36 gadus pēc brīvības un neatkarības atjaunošanas. Pēc 4. māja balsojuma šajā zālē, pēc Krievijas karaspēka izvešanas, mūsu iestāšanās Eiropas Savienībā, NATO, ANO, OECD, pēc lēmuma par izglītības sistēmu latviešu valodā, pēc referenduma par krievu valodu kā oficiālo valodu Latvijā, pēc okupācijas pieminekļu nojaukšanas, 5. kara gadā, kad Krievija nežēlīgi plos un iznīcina Ukrainas zemi un tautu un draud ar to pašu Baltijas valstīm, kad Aleksandrs Dugins, Krievu pasaules un Putina strateģiskais ideologs, ir vairāk kārt izteicies pavisam skaidri un atklāti: Krievu valoda ir Krievijas identitātes un ģeopolitiskās ietekmes pamats. Bijušās PSRS teritorijas, kurās tiek uzturēta Krievu valodas informatīvā telpa, šajā ideoloģijā ir Krievijas robežas. Neatkarīga Latvija tikai pārējošs vēsturisks pārpratums. Tā Aleksandrs Dugins. Un pēc visa šī mēs vēl diskutējām un cīnījāmies par vai pret to, vai krievu valoda ir vai nav obligāta neatkarīgā un brīvā Latvijā, Latvijas sabiedriskajos medijos. 36 gadus pēc neatkarības atjaunošanas. Mums ir arī skaidri noteikti principi nacionālās drošības koncepcijā, ko mēs paši pieņēmām ar konstitucionālu vairākumu. Un šī koncepcija skaidri nosaka, ka spēcīgs un aizsargāts informatīvās telpas pamatā ir stipri vietējie Latvijas mediji un kvalitatīvs vietējais saturs latviešu valodā. Valsts informatīvās telpas aizsardzības un attīstības politika fundamentāli balstāma uz latviešu valodas un satversmes vērtību bāzes. Un vissvarīgākais, ko paredzēja koncepcija. Tā noteica, ka no 2026. gada, tad šī gada 1. janvāra sabiedrisko mediju veidotajam saturam ir jābūt latviešu valodā un Eiropas kultūra telpai piederīgajās valodās. Un redzot to, ka vairākums uzskata, ka krievu valoda sabiedriskajos medijos tomēr ir obligāta, mums apvienotajam sarakstam deputātiem un Nacionālās apvienības deputātiem kopā nācās cīnīties par latviešu valodu ne šeit, Saeimas zālē, bet tiesā, satversmes tiesā. Un visskumjākais bija redzēt to, ka partijas progresīvo vadītā kultūras ministrija cīnījās azartiski līdz pēdējam pretīm, aizstāvot krievu valodu kā obligātu sabiedriskajos medijos. Bet mēs kopā uzvarējām tiesā. Un savā spriedumā tiesa skaidri noteica vairākus pamatprincipus. Ka Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur var tikt garantēta latviešu valodas un latviešu nācijas pastāvēšana. Ka Latvijas sabiedriskā mediju saturs pamatā ir veidojams latviešu valodā, tas izriet no Latvijas konstitucionālās identitātes, un atkāpes ir izņēmums, nevis sistēma un norma. To pasaka tiesa. Un treškārt, un tas ir izšķirošais, krievu valoda Latvijā ir pašpietiekama. Tā nav apdraudēta. Tai nav vajadzīga valsts aizsardzība. Tai netrūkst kanālu, platformu, mediju. Tieši pretēji. Tā jau gadu desmitiem faktiski tiecas pildīt valsts valodas funkcijas. Un mūsu valsts pienākums ir to nepieļaut. Tāpēc šajā likumprojektā vairākas lietas tiek darītas. Pirmkārt, mēs aizstājam pienākumu ar tiesībām. Sabiedriskajiem medijiem vairs nebūtu ar pienākumu raidīt mazākumu tautību valodās. Tās būs tiesības un tikai tām mazākumu tautībām, kur valoda nav pašpietiekama. Otrais, attiecībā pašpietiekamām valodām būsim atklāti runājam par krievu valodu, saturs ir pieļaujams tikai izņēmuma gadījumos. Un treškārt mēs novēršam to, ka ir iespēja veidot veselu programmu svešvalodā. Cienījamie kolēģi, krievu valoda mūsu sabiedriskajos medijos turpmāk drīkst skanēt tikai kā vairogs pret Krieviju, nevis kā tilts uz to. Un tāpēc apvienotais saraksts kopā ar Nacionālo apvienību. Un paldies arī jaunai vienotībai par atbalstu šim likumprojektam, aicinam atbalstīt.